Kā apturēt Yahoo meklētāju parādīšanos Chrome pārlūkā? Šodien atbildu uz skatītāju jautājumu. Te ir mans Chrome pārlūks, un mēs redzam, ka tas, ko es meklēju, tas parādās caur Yahoo Search Results. Tātad, protams, es varu nospiest šeit, varu ierakstīt google.com, es varu meklēt, ko es vēlos caur šejieni, bet, kad es aizvēršu šo logu un atvēršu pa jaunam, vai arī atvēršu šeit vienkārši jaunu tabu, mēs redzam, ka tā ikona ir atkal Yahoo. Uzrakstu ABC, šie rezultāti atkal meklēs caur Yahoo. Tātad, kā mēs varam paliekoši nomanīt to, lai visur tik lietota Google? Tas ir vienkārši. Mēs ejam šeit un nospiežam uz šo ikonu. Ejam uz settings, jeb uzstādījumi, un kreisajā pusē atrodam Search Engine. Nospiežam virsū un redzam, ka šobrīd Search Engine ir uzstādīts kā Yahoo Search. Mēs to varam nomainīt šeit, un mēs varam izvēlēties tā vietā uzlikt Google. Tagad nospiežam uzstādīt to kā noklusējuma, un izmaiņas ir veikts. Tātad lielākā daļa gadījumu tas tev strādās uzreiz, bet dažreiz ir nepieciešama arī pārlūka izslēgšana, ieslēgšana atpakaļ. Tāpēc tas, ko es tagad izdarīšu. Pārlūks ir ieslēgts atpakaļ, un mēs redzam, ka priekšējā lapa tagad ir Google. Mēs redzam, ka ikona šeit ir Google, un mēs redzam, ka, ja mēs atveram jaunā tabā informāciju, tā arī Google, uzrakstam ABC, un rezultāts iet caur Google. Tātad problēma ir veiksmīgi atrisināta. Tas arī viss. Paldies par klausīšanos, un līdz nākošajai reizei.